Čau! Labdien! Čau! Mums te šodien tāda velo copes ekspedīcija, tā viņu varētu nosaukt. Braucam ar riteņiem līdz katram pa vieglajam spinningam un tādus mazāk pazīstamus ūdens maziņus, pārsvarā jā, tādus maziņus ūdeņus mēģināsim paskatīties, vai tur kaut kas dzīvo vai nedzīvo. Nu, un teiksim, no Rīgas braucamā attālumā, jā, kaut kā tā viņu varētu nosaukt. Velo copes ekspedīcija, vai ne? Pirmajā vietā, kur gribējām piebraukt, tur visur bija privāti īpašumi, tur klāt netiek, bet tagad tiekam pie vienas upītes. Te jau manīs, kaut kas dzīvo tur vai ne. Ejam skatīties? Jā, gan jau kaut ko notiks. Ejam. Nu, es šitādam vojāžam izvēlējos tādu teleskopisku spini, kas laikam pat nav spinnings, viņš domāts ar kastingam trenēties stadionā, mest pa mērķiem. Bet viņš tāds maziņš, visur var līdz paņemt, uzlikt polīti, aukliņu. Nu, tūlīt paskatīsimies, kas te upītē ir. Pavadu ar katram gadījumam uzliku, ja nu te līdeciņas dzīvo. Pirmajā metienā nav. Pirmā zivitiņā. Ekspedīcija jau izdevusies. Paskat. Smuks aserīts. Čau! Tā, no rekur Normundam arī tika aserīts uz mazu čaterīti. Nu, met atpakaļ upē. Nu, apsveic ar aserīti. Paldies. Nu, rekur Normundam jau smukāks aserīts. Skat, kaut kāda dzīvībiņa te ir. Forši. Ko jālaiž vaļā. Čaterīts strādā, rotiņš arī strādā. Nu, un parādi uz kādu kātiņu tu ķer. Uz Mormišinga kātiņu Mormiks ar mazo 500 spolīti, mikrogame, no 15 pītu aukliņu, jā, nu viss tāds plāns, foršs, viegls komplektiņš. Patīk? Jā. Davai turpinam. Šī tādi arī te dzīvo. Nu, ruksis dubļus vienmēr atradīs, jā. Uzvilku čības, lai bišķi pa to upīti paiet tā kā tuvāk un pa pašu upīti grunts mīksta un pie upes ir forši dubļi, līdz ceļiem tur iestīgi. Bet neko, turpinam. Šā ekspedīcija jau ir izdevusies, upītē zivis dzīvo. Redzēs, kā būs nākamajos ūdeņos, bet te viss ir ok. Skaisti. Mūsu velo copes ekspedīcija turpinās, tūlīt pārbrauksim uz citiem ūdeņiem. Es esmu bišķi pārsteigts par šito kātiņu, likās, ka viņš pilnīgi, nu tāds, kā saka, ir P. Bet īstenībā galīgi nav nevaina, un viņš kompakti salokās un var šitādiem kaut kādiem ekspedīcijām un nelielām upītēm izmantot. Bet ne par to, kā tev patika? Diezgan forši, ir noķert pāris asari, kaut kādas copes arī ir dabūtas. No forelītes izrādās te dzīvo, jā. Nu, forši.
Pirmajā pašā ūdenī netikām, jā, tur viss privāti īpašumi. Otrais izrādījās diezgan foršs. Mums vēl kaut kādi 2, točni varbūt pat 3 ir paredzēti paskatīties. Tad redzēs, kas tur vēl dzīvo, un turpinām mīties. Dodamies tālāk. Kāds smuks ašuks te arī dzīvo. Vēl viena vieta, ko šodien pārbaudam. Forši šodien laba ekspedīcija sanāk. Čau! Nu, tāda mums tā ekspedīcija te šodien iet. Šitā ir pēdējā ūdens tilpne. Nesauksim, tā ir upe vai ezers vai kas, jā, ko mēs gribam pārbaudīt. Pirmo nesanāca pārbaudīt, tur bija privāti īpašumi apkārt. Otrā izrādījās baigi foršā upīte. Trešā bija ļoti smuka upīte, bet vairāk zinām un populāra, līdz ar to tur nedabujām ne copīti. Ceturtais maziņš ezeriņš dīķīts, nezinu, tur bija smuks asars, ilgi mēs arī tur neuzkavējāmies. Un šitajos ūdeņos mēs sākumā piebraucām citā vietā. Tur bija baigi sekls, nu tā, kaut kā nebija perspektīva no krasta. Un tad bišķiņ te pa džungļiem palauzāmies un atradām vietiņu, kur varētu arī ar spinningu pamētāt. Tā ka šitais varētu būt noslēgums mūsu ekspedīcijai, tālāk paliks tikai riteņbraukšana. Nu, tā tad arī pēdējā vietā kaut kādas ziltiņas manījām, kaut kādas asarīšus noķērām, ārā pat nevilkām. Tā ka te ar dzīvo kaut kas, mēs mīsim tālāk. Manuprāt, velo copes ekspedīcija izdevās, kā tu domā? Bija ļoti forši, jā. Nominām pāri pa 50 kilometriem, pārbaudījām vairākus ūdeņus, ziltiņus noķērām. Man liekas, ka forši pavadīta diena, vai ne? Bija super diena. Jā, nu, tiekās citos piedzīvojumos, citās copēs. Čau! Tā, līdz nākamajai reizei. Tev arī paldies!